Mani sauc Ingu Nelera, esmu dizaina biroja HDV līdzdibinātāja un vadošā dizainere. Mēs dizaina birojā HDV strādājam gan ar telpu, gan ar grafiku. Un strādājam arī ar vides grafiku, kur apvienojas gan šis telpiskais aspekts, gan grafikas dizains. Viens no mums ļoti mīļiem projektiem ir Alūksnes ģimnāzijas koridori. Koridori kā telpas, kuras sarunājas pārtraukumos starp stundām ar ģimnāzistiem. Šeit nekas nav ordinārs. Nav klasisks plāksnītis pie klases durvīm. Ir līma tāfele, uz kuras paši ģimnāzisti raksta, kas tur notiek pa stundām, vai raksta labrīt, vai šodien stundas nenotiek. Sienas arī uzdod jautājumus, ko tu domā, vai iedod kādu impulsu sarunai. Sarunai gan par malēniju, kas ir pirmajā stāvā, tā kā uzdodot jautājumu, kas tad ir pasaules centrs, kas ir mala un kas ir centrs. Vai trešajā stāvā mums ir matemātikas stāvs, kurā tiek izstāstīti uz sienām šie matemātikas stāsti. Piemēram, kas ir Ņūtons un kas ir Leibnicis. Tā kā abi vienā laikā izgudroja matemātiku, tikai vienu mēs ļoti labi zinām un otru mēs netik labi zinām. Un kāpēc ir tā? Un tā kā šīs sienas, kas jautā, un sienas, kas arī sniedz laukumu atbildēm. Skolas loma un pasūtītāja loma ir ļoti nozīmīga šādos projektos. Un tā ir arī, man liekas, tāda pasūtītāja ambīcija sasniegt ar minimāliem līdzekļiem maksimālo, un mūsu uzdevums ir palīdzēt to izdarīt. Alūksnes ģimnāzija mūs uzaicināja veidot ļoti tādu funkcionālu lietu, navigācijas dizainu skolas telpās. Mēs, sākot uzdevumu, arī ļoti iedziļinājāmies šajā mērķa auditorijā un to, ko mēs varam, kādas ir mūsu iespējas šajā vidē. Tie ir koridori, tranzīta zonas, kuros starpbrīžos sapulcējas šie ģimnāzisti. Un mēs šo savu navigācijas dizaina uzdevumu nedaudz transformējām tādā vides grafikas dizaina projektā, kurā iekļāvām gan ļoti funkcionālu navigāciju, gan arī šo tādu interpretatīvo navigāciju, kurā veidojām zīmējumus katram stāvam un katrai tēmai atsevišķus. Veidojām šos komunikācijas apmaiņas laukumus, kurās var rakstīt uz sienām gan paši ģimnāzisti, gan arī skolotāji. Labs dizains var tapt tikai tad, ja ir drosmīgs un atbildīgs un tālredzīgs pasūtītājs. Labs dizains var tapt, ja tev uzticas un ir tāda apusēja profesionāla cieņa vienam pret otru. Un pilnīgi skaidrs, ka šāds projekts tādā Latvijas izglītības telpas kontekstā ir izaicinošs, jo no sākuma ikvienam arī skolas cilvēkiem bija šaubas, kas notiks, ja pēkšņi ģimnāzisti sāks rakstīt ne to, ko gribās redzēt skolotājiem. Bet te ir tā atslēga gan šī izpēte, paudzes izpēte, gan arī skolas cieņa pret saviem skolniekiem, pret to, ka viņi arī vēlas tikt sadzirdēti, un šīs sienas sniedz iespēju tikt sadzirdētiem. Iedvesmas punkts šai pieejai bija paši ģimnāzisti, šī Gen Z paudze, kura, kā uzskata pētījumi, ir pati vientuļākā paudze. Un tamdēļ arī mēs nevēlējāmies veidot kaut kādus didaktiskus sienas materiālus, bet lai sienas uzdotu jautājumus un mēs sniegtu iespēju pašiem ģimnāzistiem atbildēt uz šiem jautājumiem, kas šajā periodā ir ļoti būtiski, tā kā attīsta šo kritisko domāšanu. Mēs redzam, ka jaunieši raksta uz šīm tāfelēm, raksta savas domas, savas idejas. Līdz ar to es ļoti ceru, kad pēc kādiem gadiem, kad šī paudze, kas mācās Alūksnes valsts ģimnāzijā, no tās izveidosies vai nu brīnišķīgi literāti, vai arī fantastiski matemātiķi, kuri būs kritiski pret savos lēmumos un arī zinoši izvērtēt, kritiski paskatīties uz pasauli.